kas notiktu Japānā. Un es domāju, ka tur noteikti šim pārim būtu visvairāk no ārzemniekiem vislielākais atbalsts, jo partneri ir Japānieši. Un tagad Alisa Čisnī. Viņa bija viena no tām, ko es jau minēju, kas bija sezonas it kā līderi, respektīvi Grand Prix fināla uzvarētāji. Un šeit viņai neizdevās aizsniegties līdz goda piedestālam, ne arī, protams, līdz uzvarai. Bet 5. vieta kopumā ir joprojām labākais rādītājs viņas karjerā. Šeit, domāju, pasaules čempionāts. Katrā gadījumā ļoti interesanti un simpātiski aizklūdāji. It'll give me time to think. Tiešām dejoja ar dvēseli, dejoja brīvi, dejoja par prieku skatītājiem, parādīja abas no savām fantastiskajām piruetēm, gan redzējām tvērienu karodziņā, būtībā jau kāja virs galvas, redzējām arī Bilmanas pirueti, kurai viņai ļoti labi padodās. Nu, teiksim tā, ir kvalitatīvas līnijas, ir lielisks, bet ir perfekts piruešu izpildiens. Piruets viņai padodas tiešām lieliski. Redzējām arī uz labās kājas, iepriekšējā piruetē 5 vai 6 dažādas pozas, būtībā pat nezaudējot neko no rotācijas ātruma.